Tiek, Rens. Labdien. Labdien. Ar ko man tas gods? Dispečs Kļaviņš. Kā, Kļaviņš? Jā. Ļoti patīkam, Kļaviņ kungs, te jūs no Prietkalns jūs patraucēja. Kas patraucēja, sakiet lūdzu jūs vārdus uzvārds? Mans uzvārds Andis Grambergs. Ļoti patīkam. Tas ir viss, ko jūs no maniem gribējāt? Nē, nu vienkārši es gribēju zināt, ko es runāju. Gatavs arī uzklausīt. Jā. Okay. Tev ir Kļaviņ kungs tāds jautājums. Es izbraucu ārā no garāžas. Man gan teritorijas vārti, gan garāžas vārti ir vaļā un atslēdz elektrību. Kā jūs ieteikt man tagad rīkoties? Bija brīdinājums, ka 9 tiks atslēgts. Pagaid, Kļaviņ kungs, davai izdarīt tā. Man jau bišķiņ aknās sēž jūs šitā te diršana. Tagad jautājums, es saku, ko man darīt? Brīdinājums man rekustāv 10. janvārī no 9 līdz 17. Jā. Tagad konkrēts jautājums, ko man darīt? Nē, nu kā, nu jums bija 9 brīdinājums, 9 mēs atslēdzām. Paklausies, atnāc parādi man brīdinājumu. Tagad jautājums, es tev konkrēti jautāju. Man ir nauda mājās, man ir ieroči mājās. Man jābrauc uz darbu. Ko man darīt? Bet jūs taču bijat brīdināti, ka jums... Bļaļ, Kļaviņ, es tev atbraukšu tūlīt Rīklas astīs pats personīgi, bļaļ. Ja tu man neparādīsi, kur ir man brīdinājums. Tu saprat vai ne, lopsāt, bļaļ? Es tev jautāju vēlreiz, ko man darīt? Es jums saku, visi bija brīdināti. Bļaļ, Kļaviņ, tu laikam gribi par Rīklas, saprot.